Čau, labdien! Tu esi atvēris pirmo video kanālā Draugos ar sauli. Mani sauc Daina, un es stāstīšu šajā kanālā par saviem piedzīvojumiem Spānijā un Portugālē. Šī būs mana video dienas grāmata. Šī būs iespēja saglabāt savas atmiņas un padalīties ar draugiem ar to, kas ar mums notiek, kā mums iet. Nu, un arī tev ir iespēja piedalīties daļēji šajā ceļojumā, baudīt sauli un uzzināt daudz varbūt interesanti arī. Es stāstīšu par 3 tēmām. Tā kā mēs ceļojam ar automāju, tad būs informācija un dalīsimies ar savu pieredzi un zināšanām sakrātajām, kā tas ir ceļot ar automāju, kas ir jāņem vērā, kas ir svarīgi. Viss interesantais par un ap, kā mums tas šķiet. Tad otra tēma ir, protams, Spānijā ir saule, Spānijā ir palmas, jūra, un mēs arī izbaudām kā turisti Spāniju. Šis ir mūsu bieži vien neizņemtais atvaļinājums iepriekšējos daudzos gados. Un mēs izbaudam arī kā turisti, un tad ar to arī mēs dalīsimies, kā ir būt turistam Spānijā. Un uzreiz jau gribas pačukstēt priekšā, ka daudz izskan informācija, ka turisti Spānijā nemīl. Nē, es to tā nejūtu galīgi. Es domāju, ir nianses, to es pastāstīšu vēlāk citos video, bet spāņi ir ļoti viesmīlīgi un ļoti draudzīgi cilvēki. Vismaz tik, cik mēs te esam pagaidām pieredzējuši, tad viss ir tiešām ļoti jauki. Un trešā tēma, varbūt arī daudziem ļoti interesanta, ir, kāpēc mēs vispār šo te darām. Mēs vēlamies uzzināt, kā ir dzīvot Spānijā. Un mēs dalīsimies ar to, kāda ir dzīve Spānijā. Tātad tie paši cilvēki un viņu attieksme, veikali, pārtika, iespējas nopirkt īpašumu. Es vēl precīzi detaļās nezinu, kā tas tieši būs, jo man sanāk tā, ka es izplānoju kaut ko vienu, bet reāli dzīvē ved mani drusku citādi. Un plāni mainās. Iespējams, ka arī šeit kaut kas pamainīsies, bet tad es ar to arī padalīšos, kā kaut kas ir pamainījies. Un mēs brauksim, filmēsim, dalīsimies un mēģināsim uztaustīt, saprast, vai šī ir tā vieta, kur mēs gribētu dzīvot. Tāds ir tas mērķis, saprast, vai mēs gribētu šeit dzīvot. Galvenais aicinājums laikam bija saule, siltums. Un Latvijā jau par laikapstākļiem daudz pīkst un čīkst. Un iespējams, ka varbūt arī tad, ja tev nav iespēja uzreiz kaut ko tā krasi izmainīt savā dzīvē un braukt tur, kur ir saule, varbūt caur šo kanālu tu vismaz varēsi drusciņu vairāk sauli saņemt. Bet labi. Kā tad tas tā gadījās, ka mēs te vispār esam, ka es te esmu? Vispār jau Spānijā mani aicināja un vilināja jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Un tad pirmais, ko es darīju, es pamācījos mazliet kursos spāņu valodu. Es sapratu, ka man ļoti patīk. Patīk tā sajūta, kā ir. Es jau vēl nemāku runāt, bet tā sajūta, kā ir, kad tu dzirdi, ka spāņi runā, man ir sajūta, ka te ir mājas. Un tad notika tā, ka mēs bijām 2 ceļojumos. Vienā uz Barcelonu, otrā uz Malagu. Tā uz 7, vienā bija 7, vienā bija 10 dienas. Un mums patika. Un pagājušajā gadā vīrs saprata, ka viņš arī jūt to aicinājumu, to vilinājumu. Viņam patīk jūra, viņam patīk peldēt.
Šeit peldēt varētu biežāk nekā Latvijā, ilgāka sezona būtu. Un mēs sākām domāt, ka jā, kāpēc ne? Mums nav īsti tādu ierobežojumu, kāpēc ne? Un mēs izrevidējām savu iedzīvi, visu, kas mums bija, sapratām, no kā mēs varam atteikties. Iegādājāmies automāju, paņēmām līdzi paši nepieciešamākās mantas, paņēmām līdzi kaķi un devāmies ceļā. Un tas notika 18. janvārī. Mēs 18. janvārī izbraucām no Latvijas. Braucām cauri Lietuvai, Polijai, Vācijai, Francijai. Vēlāk arī pastāstīšu mazliet par to, kā mums gāja ceļā, kāds bija sajūts, kāda bija notikuma un pieredze. Mēs nebraucām ātri, mēs vidēji nobraucām dienā dažreiz pat 100 km, tikai 200, 400 km, tā lēni. Un mēs 1. februārī braucām Spānijā. Tik sajūta vienkārši, yes, es esmu mājās beidzot. Man reāli ir sajūta, ka es Spānijā esmu mājās.